Cik tev izmaksās atvest mašīnu no Vācijas paša spēkiem? Iziesim cauri visām izmaksām pa soļiem, apskatīsim, kādi ir riski un vai šāds brauciens tiešām ir lētāks un izdevīgāks nekā vest to mašīnu ar traileri. Es domāju, ka šo scenāriju atrast un aizbraukt pēc mašīnas uz Vāciju pašam, es domāju, ka galvā ir apspēlējuši daudzi, bet visticamāk, ka reti kurš no jums ir saņēmies to visu izveikt paša spēkiem. Ja šeit tāda ir, es labprāt komentāros paklausīšos jūsu pieredzi. Ja es zinu, ka daudziem atvilknēs par šo tēmu ir paslēpti ļoti interesanti stāsti. Tāpat kā mums. Par mūsu stāstiem, pieredzi, izmaksām un riskiem tiekamies YouTube kanālā Pērikupa dienas grāmata. Pēc tāda video es domāju, ka tu varēsi atspērt durvis turka būdai ar plašu kājas vēzienu. Un es paspēju nopirkt striķi benzīna tankā ātrāk nekā mūs pamanīja policija. Es domāju, ka to tu nemaz negribi zināt. Mums ir bijusi reize, kur brauciens plānoto 600 eiro vietā izmaksāja pāris tūkstošus. Beigās nācās to mašīnu atstāt apšaubāmā servisā Polijā, un pats bīstamākais un tas, ko neviens nekad nerēķina, un galvenais jātic veiksmei un jārēķinās, ka tev var arī nepaveikties. Protams, ja tu dienā pelni 30 eiro, zaudējums nebūs baigi liels. Kā jums būs baigies? Kā jau teicu, ja ir iedvesma un vēlme pamēģināt, karoks rokā un uz priekšu. Viss taupības vārdā. Jo klīst leģendas, ka sods pieķerot ir diezgan bargs. Tad jau galvenais jāsaprot, vai tā mašīna bija to vērta. Cik tev izmaksās atvest auto no Vācijas paša spēkiem?